Dievam, lai svētīts katrs, kas šodien skatās un turpmāk skatīsies šo runu, ko es gribu ar Dievu palīdzību veikt šodien mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Lai Dievs mums ir žēlīgs, lai dod savu vārdu šodien mums, lai paskaidro par to, kas mums ir jādara. Dievs dod man vārdu šodien, lai es varu paskaidrot saviem tautiešiem un tie, kas šeit Latvijā dzīvo, visiem, kas saprot latviešu valodu un kas varbūt skatīsies un izmantos Google tulku, lai Dievs dod gudrību. Alleluja, alleluja. Mēs šī pasaulē esam ienākuši pliki un iznest no viņas neko nevaram no šejienes. Bet kāpēc daudzi domā, kad viņiem ir pamaz kaut kas, kad mēģina sev grābt svešu mantu un aplaupa nabagus? Par to nāksies atbildēt. Jo ir teicis, es jau kā minēju, ir teicis, ka tie, kas vāc svešus lauku pie lauku, un viņiem vēl pamaz, tad uz viņa rēķina paplašināsies. Tāpat tie, kas dzen alkoholu un dzirdina cilvēkus, tāpat tās viņiem rakstīts ir, kad viņi ellē nonāks iekšā, kas dzirdina cilvēkus speciāli nost. Tāpat tas attiecās par narkotiku tirgotājiem un narkomāņiem, atkarīgiem, visādiem jāatbrīvojās no visādiem vēlniem, no nešķīstiem gariem, no mantrausības gara, no maucības gara, no tāda, kā saka, kad nav mīlestības par cilvēkiem. Jo ir teicis, Dievs ir mīlestība, un ir teicis, ka mums ir jāmīl savu tuvāko kā sevi pašu. Un ja mēs to nedaram, tad mums nav tās mīlestības. Un tāpēc, lai tā mīlestība būtu, viņa ir zināmā mērā jāpraktizē. Protams, ka Dievs dod mīlestību caur svēto garu. Ir teicis, lūdziet svēto garu, un viņš jums dos, ticībā lūdziet. Dievs dod man svēto garu, ja? Un, kad mēs dabājam svēto garu, mēs lūdzam svētais gars, darbojies ar manīm, dod man mīlestību. Saka, man nav šīs mīlestības, man nav, es gribu šo mīlestību dabūt. Un arī kādreiz es biju nokristīts, bet man nebija mīlestība. Kad man lamāja, es domāju, kaut tas cilvēks ātrāk nomirt. Es saku, bet Dievs, es ellē nonākšu tādu domāšanas veidu. Dod man mīlestību, dod mīlestību. Es lūdzu kādu pusgadu, un pēkšņi man iedod Dievs mīlestību, un es to cilvēku varu apķert, un viņš uzreiz pārstāja man ienīdēt un lamāties pret manīm. Un es saprotu, ka tas viss notiek pārdabiski. Tāpēc lūdziet mīlestību, jo ir teicis, ka bez mīlestības katrs ir kā varš skanošs, kā muca tāda, bezdzīvības muca, kurai nav dzīvība. Bet tas jālūdz no sirds. Dievs dod man svēto garu, dod man mīlestību, kungs. Dod man mīlestību uz tuvākiem, dod man mīlestību uz šo valsti, uz šiem cilvēkiem, lai man nav naida, lai man nav nacionālismu, lai man nav nekāda fašismu gara, nekāda komunismu gara, bet lai es esmu ar Kristus garu, ar svēto garu pilns Jēzus Kristus vārdā. Dod man mīlestību, dod mīlestību. Svētī šos cilvēkus, kas grib dabūt mīlestību un kas skatās tagad, lai piepildi viņu, kungs, ar mīlestību, ar gudrības atklāsmes garu, jo tas ir viss svētā gara darbība. Gudrības atklāsmes gars, svētais gars, mīlestība un tāpat tās dievbijības gars mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Piepildi, kungs, manas tautieši un tos, kas klausās šo te video, lai nāk svētā gara darbība par šiem visiem cilvēkiem, klausītājiem un svētī par šo valsti, lai tiek sagrauti visi sātana plāni, lai visādi homoseksuālisma gari, lesbietības gari, kas uzmācās internetā, maucības gari virsū bērniem, jauniešiem un citiem cilvēkiem, lai viņi ir brīvi, lai viņi var padzīt Jēzus Kristus vārdā, kā savu rakstīts, ka ticīgie padzīst jaunos garus. Un šie visi gari jaunie ir maucība, izvirtība, tāpat tās slepkavība, gari, kādi tikai nav zīlēšana, buršanas gari, lai viņi paiet, saka, prom no manīm, ja kādam tādi gari ir Jēzus Kristus vārdā, dari mani brīvs, jo ir teicis, ko Jēzus darīs brīvs, tas īstenībā būs brīvs. Un es tev pasūtinu, esi brīvs Jēzus Kristus vārdā. Un es tev padzenu visus šos jaunos garus, ja tu tici Jēzum Kristum, un saka, es ticu, un saka, es pieņemu, kad Jēzus teica, kas ticēs man, tad viņš uzliks rokas, un viņi būs veseli. Un tāpēc uzliec roka, tu tici, uz sevīm saka, un es esmu brīvs, vēlni visi ejiet ārā visas atkarības, un gavē, lūdzu Dievu, neēd neko, vienu dienu vai 2 dienas, nedzer ne ūdeni, neēd neko, un saka, Dievs atbrīvo man, jo šī šķirne, šī vēlnu šķirne iziet caur gavēšanu un lūkšanu. Tas ir ļoti laba metode. Un caur Dievu vārdu, lasiet Bībeli, lasiet Dievu vārdu,
ja neesiet nokristīšies, nokristieties obligāti, ūdenī dodiet Dievam derību, kā stāv rakstīts Pēters, ka tā ir soldīšanās Dievam dzīvot svētu dzīvi. Bet pēc tam jālūdz, Pēters saka 2. apstuļu darbos nodaļā 39. 8. pantā, kad lūdziet svēto garu un viņš jums dos. Un tāpat tās viņš nožēlojat grēkus un kristieties, un tāpēc esiet paklausīgi apustuļiem Jēzus, un esiet paklausīgi Jēzum, un esiet vēlreiz svētīt, un lai mūsu Rīga un Latvija ir svētīta, ka te nav nekāda placdarma karam, ka nekur nešaujinos, bumbas nemet, kad ātoms te nemetīs. Sakiet Jēzus Kristus vārdā piedošiem cilvēkiem visiem bezprāšiem, kas te grib ierīkot slaktūzi, kas grib nosist te miljonus, vai tur ko, lai ne Krievijā, ne Ukrainā, ne Baltkrievijā, ne Latvijā, nekur, ne Lietuvā, ne Igaunijā, nekur te nenotiek nekādi kari, bet miers ir, lai mīlestība valda mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, un lai brīvība, lai reliģiskā brīvība, lai mēs varam Jēzu pielūgt, lai nenāk te ne fašisti, ne komunisti, bet lai te kristieši mierīgi dzīvo kā tādā oāzē, Dievu svētītā oāzē, lai Latvija ir tiešām oāze, un lai visa Baltija ir oāze mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Aleluja, slavu pateicību Tev Jēzum, aleluja, ja vajag, lai visi gavē un lūdz, tāpat kā Ninivejā, tāpat kā Esteras grāmatā, un Dievs palīdzēs mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā, aleluja, lai visi vēlni ir prom un ka viņi ir arestēti mūsu kunga Jēzus Kristus vārdā. Amen.